Čau! Šajā video par to, kā dabūt bildes no iPhone vai iCloud uz tavu ārējo cieto disku. Pirms mēs sākam pārkopēšanu, ir jāsaprot pāris lietas. Viena ir tāda, kur tev vispār glabājas fotografija oriģināli, jo bildes var glabāties uz tava telefona, bet var glabāties arī mākonī. Tādēļ mēs paskatīsimies, kur ir bildes. Un otrs ir jāsaprot, cik ir vietas tavā telefonā, vai tavā mākonī, vai tavā datorā, kā tu šīs bildes vispār vari dabūt. Jo, ja ir problēmas ar to, ka kaut kur ir piepildījusies vieta, vai nu telefons ir pārpildīts, ka tur vairs nav nekam vieta, vai nu mākonis ir pilns un tev jau vairs nedublējas jaunās bildes uz mākoni, tad var gadīties tāda neskatība, ka ir kaut kas telefonā, kaut kas mākonī, bet tas viss nesinhronizējas vienādi. Un, ja nav vienādi, tad beigās tu īsti ne no vienas vietas, ne no otras vietas vari dabūt pilnībā visas savas bildes. Trešais variants, ka varbūt tev bildes dublējās, piemēram, varbūt Google fotos vai OneDrive mākonī, tad tu vari lejupielādēt savas bildes no šiem mākoņiem. Bet pārbaudīsim, vai ir iespēja lejupielādēt caur vadu, pieslēdzot telefonu caur vadu, vai tad no mākoņa. Es tepat uz datora ekrāna rādīšu arī savu telefonu ekrānu, seko līdzi, paņem savu telefonu un pieraksti, kur kas atrodas, cik kas aizņem vietas. Pirmais, mēs paņemsim iestatījumus, settings un atvērsim fotos sadaļu. Es, starp citu, nesen telefonā pārgāju uz iOS 18 versiju, līdz ar to, ja tev ir kaut kāda vecāka iOS versija, tev iespējams ir mazliet savādāk. Tu arī vari atjaunināt programmatūru un to var izdarīt pie generāla informācijas un pie software update. Ja tev ir kaut kāds vecāks iOS, lejupielādē atjauninājumus un atjauno arī savu programmatūras versiju. Bet atgriežoties pie fotogrāfijām, iespējams, ka tev šeit uzreiz jau parādās fotos aplikācija. Ja neparādās, tad ņem apps visas aplikācijas kopā un tad skatāmies, kur ir fotos. Viss šeit ir pēc alfabēta, ejam uz P burtiņiem, fotos. Un tad pirmais pārbaudi, vai tev ir ieslēgts iCloud fotos, vai tavas bildes dublējās iCloud mākonī. Un, ja dublējās, tad otrs, kas tev ir jāpārbauda, vai šeit ir ieslēgts Optimize iPhone Storage vai Download and Keep Originals. Ja tev ir izslēgts iCloud fotos, tas nozīmē, ka visas bildes ir tavā telefonā un tu viņas vari pārkopēt caur vadu. Pieslēdz telefonu pie datora ar vadu, atbloķē. Ja dators prasa uzticēties, trast vai ievadīt kaut kādas ciparas, tu to visu ievadi, lai telefons ar datoru var savienoties un parādīt visas bildes. Uzreiz parādīšu, kā ir, kad pieslēgts telefons. Atveram iPhone, iekšējā krātuve un bildes uzreiz automātiski safiltrēs pa mēnešiem. Darīsim tā, ka viens failu pārlūks kā parasti un tad otrs failu pārlūks, kurā ir ārējais cietais disks, fotogrāfijas kārtošanai. Uztaisi jaunu mapīti priekš iPhone telefona ar šodienas datumu. Un ar copy-paste vai nu pa dažiem mēnešiem vai visu kopā atkarībā, cik tev liels apjoms. Ja bilžu ir ļoti daudz, tad tiešām dala labāk mazākās porcijās, vairākas reizes pienāks klāt pie datora, pārkopēs vienas porcijas, otras un tā tālāk. Bet atgriežamies atpakaļ pie telefona. Un, ja tev ir ieslēgts iCloud fotos un ja ir Optimize iPhone Storage, tas nozīmē, ka bilžu oriģināli tavā telefonā nemaz neglabājas. Un oriģināli ir tikai mākonī. Līdz ar to caur vadu tu viņus pārkopēt nevarēsi. Tāpēc tūlīt arī parādīšu, kā tu vari saglabāt bildes no sava mākoņa. Vēl viens variants, ja tev ir ieslēgts Download and Keep Originals, tad tas nozīmē, ka bildes varētu būt gan telefonā, gan mākonī. Tad noteikti ir jāpaskatās, cik kurā vietā ir brīvās atmiņas vietas, vai pilnīgi visām bildēm pietiek vietas tieši telefona krātuvē, vai arī, ja nepietiek, tad vai viņām pietiek iCloud mākoņa krātuvē vietas. Jo vienā no vietām tev ir jābūt pilnīgi visām bildēm. Ko darīt tad, ja gadījumā tev ir švaki ar krātuves vietu gan telefonā, gan iCloud mākonī? Telefona atmiņu tu palielināt nevar. Cik ir, tik ir. Un ja nu gadījumā tur visām bildēm un video ar Download and Keep Originals vietas nav, tad tas nozīmē, ka tu telefonā visas bildes
nevari dabūt, lai pārkopētu ar vadu. Un tad vienīgais variants ir, tu vēl vari uz kaut kādu, piemēram, 1 mēnesi palielināt iCloud mākoņa krātuvi, sinhronizēt visas bildes un video iCloud mākonī, tātad, lai ir ieslēgts iCloud un lai ir optimized iPhone storage, gaidi kaut kādu laiku, kamēr visas bildes ir sinhronizējušās, un tad saglabā caur Privacy Apple.com visas bildes uz ārējo cieto disku. Un pēc tam, kad bildes ir saglabātas, krātuve būs iztīrīta, tad tu atkal vari atgriezties tādā lētākā tarifu plānā, kurš tev ir komfortabls. Un vēl ieiesim tūlītās, paskatīsimies, cik tad kur bildes ir un cik kas aizņem vietu. Iziesim no šiem settingiem laukā, un tad tālāk es tev piedāvāju, ka tu ieeji laukā vēl no aplikācijām un atver General sadaļiņu un paskatīsimies iPhone storage, cik kur ir vietas. Piefiksē noteikti kopējo un brīvo krātuvi, to jau mēs īstenībā izdarījām kādā no iepriekšējiem punktiem. Un tad pēc tam skaties, kur tev šeit ir fotos. Ja fotos tev šeit ir pats pirmais iespējams, kas aizņem visvairāk vietas, tad visticamāk tie ir bilžu oriģināli, kas ir tavā telefonā, un pieraksti, cik aizņem vietas fotos. Man ir ieslēgts Optimize iPhone Storage, tas nozīmē, ka oriģināli ir mākonī, nevis telefonā, un tāpēc man fotos ir kaut kur pašā lejā. Kur es redzu 284 megabaiti. Tas ir ļoti mazs apjoms, jo normāli tev fotografijas un video aizņems daudzus gigabaitus. Tie noteikti nebūs megabaiti. Tātad piefiksē, cik aizņem fotos. Un vēl ejam mazliet atpakaļ no iPhone storage. Laukā no General settingiem un atveram šo, kas ir settingos tavs vārds un uzvārds. Tas ir iCloud un viss mākonis, un šeit ieejam iCloud. Un te tu redzēsi kopējo iCloud vietu, cik tev ir un cik no viņas ir aizņemta, un kas ir saglabāts tavā iCloud mākonī. Ejam iekšā fotos. Vecajā iOS versijā bija mazliet savādāks tas izskats, bet tāpat tās ej iekšā fotos. Un te pie Manage Storage var redzēt patieso krātuves apjomu, cik aizņem bildes un video. Ja? Tātad realitātē, piemēram, man tur bija kaut kādi daži megabaiti, bet šeit ir gandrīz 12 gigabaiti. Ja? Tātad tas ir īstais, cik es aizņem. Pieraksti to krātuvi, cik aizņem fotogrāfijas mākonī, cik ir bilžu un video. Un tad mēģini savilkt galus kopā, kurā vietā tad kas tev īsti atrodas. Ja? Tā, no šejienes ejam laukā, fotos. No iCloud laukā, visu pierakstīju, un tad, ja bildes ir tavā iCloudā, tad es parādīšu, kā tu viņas vari pieprasīt visas kopā, lai nebūtu jāiet no iCloud mākoņa. Jo mums tagad ir 2 varianti, kā dabūt bildes no iCloud. Viens ir, ka tu pieprasi pie Privacy pilnīgi visus datus, tātad visas bildes, kas viņiem ir saglabātas. Otrs variants, ka tu ej iCloud.com interneta pārlūkā un saglabā pa 1000 bildēm atsevišķi kaut kādas bildes, kuras tu vēlies. Bet, ja tie, piemēram, ir tur 20, 30, 40 tūkstoši, tad pa 1000 bildēm katru porciju saglabāt ir nežēlīgs darbs, tāpēc mēs prasam no Privacy, bet no interneta pārlūka tad es iesaku saglabāt tikai atsevišķus albumus, ja tev gribas saglabāt to dalījumu pa albumiem. Jo pieprasot savādāk datus, vairs bildes nebūs pa albumiem. Albumus tu vari dabūt tikai vai nu kopējot, pieņemsim, ar Mac datoru, tad tu arī redzēsi albumus. Tā kā, ja tev ir iPhone telefons un Mac dators, iespējams, ka vislabākais veids ir pārkopēt bildes caur Mac datoru, bet ja nav Mac datora, tad ar Privacy mēs pieprasam pilnīgi visas bildes, un pēc tam no iCloud.com mākoņa tu vari saglabāt atsevišķus albumus. Un tāpēc ejam laukā no iestatījumiem un atvērsim interneta pārlūku. Es atvēršu ar Chrome. Un vadām iekšā HTTPS, calls, 2 svītriņas, privacy. .apple.com. Aiziet. To, starp citu, var izdarīt gan datorā, gan telefonā. Es parādīšu telefonā, bet datorā ir tieši tas pats interneta pārlūkā. Tātad tev paprasīs ielogoties.
Un šeit mēs izvēlamies Obtain copy of your data. Tātad saglabāt kopiju no visiem taviem datiem. Spiežam uz zilās izvēles request copy. Tad tālāk ir jāizvēlās datus, ko tu gribi saglabāt. Ieejam uz leju. Un šeit mums jāizzīmē, ka mēs gribam tikai iCloud fotos fotogrāfijas. Visam pārējiem nevajadzētu būt ieķeksētam. Tālāk continue. Un šeit ir jāizvēlas maksimālais faila izmērs. Es tev iesaku izvēlēties viņu lielāku par 1 gigabaitu, jo, skaties, piemēram, ja man bija tie 10 gigabaitu bilžu, tad arī sanāks, ka tev atnāks 10 faili, un tas pēc tam nebūs ļoti ērti. Vēlams, ka tu ņem 5 vai 10 gigabaitus. Es izvēlēšos uzreiz tos pašus 10 gigabaitus un spiedu complete request. Un tad šis pieprasījums var aizņemt, kā šeit rakstīts, līdz pat 7 dienām, jo vairāk fotografiju un jo vairāk tas apjoms, jo ilgāk laika tas paprasīs. Ja bilžu nav daudz, varbūt tu saņemsi jau e-pastiņu tajā pašā dienā. Tā kā šobrīd tu esi pieprasījusi no iCloud visus datus, vienkārši gaidi e-pastu, kad tu to saņemsi. Pieraksti datumu, kurā tu esi pieprasījusi datus, jo visas bildes un video būs līdz šim datumam, kurā tu šodien izdarījusi. Un tad skaties nākošo video, ko darīt tālāk, kad e-pasts būs saņemts. Un, ja tev ir vēl kādi jautājumi, kaut kādas neskaidrības, kā tad īsti darīt tālāk, vai kaut kas neizdodas, tu noteikti raksti Telegram čatiņā un uzdod šos jautājumus, un es ar prieku tev palīdzēšu.